Dosimies uz Veronu. Laiks ir lietains, bet vietām ne visu laiku dod Dievs tādu vasaru pie mums Latvijā. Tā ir mūsu villa, kur mēs dzīvojam tālumā kalnu. Mašīnīte, ar kuru mēs tūliņ pat dosimies uz Veronu. Vīnogulāji. Nu, ot, mēs dodamies uz šādu vietu pa ceļam uz Veronu. Uz kādu pili. Pa ceļam šī tāds smags barčiks. Lau. Kādi interesants laterns. Senas. Balkoniņi. Izrādās, tas ir hotelis. Esatto, perché sennò Andiamo. Ora Noemi. Ziņa. Te ir tāda vitrāža. Izskatās, ka Sančo Pansa stāv, bet ne. Tas ir Kristus ar krustu vai kāds apostolis. Kā mazi mīļi, forši veikaliņi. Ai, ar visādām skaistām lietām. Mīļlietiņām. Interjērs ļoti skaists. Sens un vecs. Te ir apraksts, bet tas ir itāļu valodā, kur mēs atrodamies. Nu, vienkārši skaisti šeit ir. Seni. Anche io. Tālāk mēs dodamies uz vēsturisku vietu, Valeggio sul Mincio. Tas ir kaut kas tāds, kas ir starp tiltiem vai pāri tiltiem. Uz to pili augšā. Šī te pilnīgi tāda veca māja, kurā neviens nedzīvo. Un orientēties nemaz nav tik vienkārši. Pa tādām augstām trepēm mums ir jānokļūst pilī. Nu, pēc milzīga kāpiena mēs esam augšā tornī. Pils nosaukuma Castello Scaligero. Oh my God. Viduslaiki. Tāds skats pavars uz pilsētu. Bet izrādās, ka pils ir uz restaurāciju slēgta iekšienē. Tā kā mēs to varam redzēt tikai ārpusē. Tāda pilnīgi, tā kā tāda āla vai aka, nesko tur turējuši. Tāda. Aha, pils ir 10. 14. gadsimts.
Sensana. Šī ir 10. līdz 14. gadsimta milzīga pils. Kalna galā, kā jau tas mēdz būt viduslaikos. Šāds skats ir otrā pils pusē no balkona. Bet kā tie cilvēki ir pārvietojušies pa tādām akmeņiem? Asiem diezgan. Man ļoti interesanti, vai tādai pilī ir tikai aizsarga funkcija, vai viņi ir arī dzīvojuši šeit. Salīdzinot ar Indijas fortiem, tur dzīvoja, tur viss pilsēta varēja iekārtoties. Katrā gadījumā nozīmīgākais cilvēku slānis. Nu, te tāda mazāk, te vairāk aizsardzība. Es vienkārši fantazēju, es nezinu. Viss ir rakstīts itāļu valodā. Var googlē paskatīties. Šis, ir Itālijas rudens. Tā kā mums apmēram septembra sākumā. Lūk. Daļa koku zaļa vēl, daļa dzelteni. Esam nokāpuši no kalniem, no pils un ejam apakaļ pa šo te mazo smuko pilsētiņu. Ui, tā ir kaut kāda viesnīca, būs jāpaskatās pēc tam, kas tas ir. Spīguļi, atslēgas izrādās atslēdziņas. Un ūdens krituls. Te ir viss tāds no atslēdziņām. Te ir kāda mīlas pārīši ar sirsniņām. Ir atstājuši atslēdziņas kā simbols. Mazas durtiņas. Skaisti peizaži. Mēs meitenes, viens bez zoba, vienam auss aizkirtus no vakardienas spā. Mēs esam Veronā. Un lietus šeit ir briesmīgs, vienkārši briesmīgs. Jā, salīdzinājumā ar vakardienu. Nu tā, visi ar lietus sardziņiem. Ui, iekūlos lietus sargu čupā, galvenais, lai nepārplēš manu plēvi. Tas te Veronas centrs laikam ir. Tā kaut kā. Lūk, šis ir kolizejs. Veronas kolizejs. Tāds kā sens teātris. Nu šī esot tāda Romas kolizeja teātra imitācija. Šī vēl ir imitācija. Redzi, ko? Lūk, tur notika teātris izrādes vai kas. Nu, esot mazāks kā Romā, protams. Tā, te mēs esam ienākuši grīdē no Grantas. Tā, tribīnes, un te ir uzraksts, un tā. Korrida vēršu cīņas ir bijušas Spānijā, bet Itālijā ir situšies gladiātoru dzīvību un nāvi. Nu, kas ir gladiātori, te var dabūt mazliet. Kas attiecās uz galeriju, tad augšā ir sēdējuši bagātie, bet priekšā ir sēdējuši bagātie cilvēki. Un, tā teikt, zemākā šķirta cilvēki pašā galerijā augšā sēdējuši, noskatījušies gladiātoru cīņas. Tas viss ir noticis 1. gadsimtā un kolizejs restaurēts 3. gadsimtā. Животные скачки, бои. Tā uz akmens trepēm ir arī sēdēts. Tepat ir numuriņi.
uzrakstīti. Lūk, skats no augšas. Te ir jau galvenās durvis, kur nāca ārā gladiatori, bet kas tā pa bēdri nav zināms pagaidām. Lūk, Verona no augšas. Skaisti izskatās no paša Kolizeja. Skatoties, tāds pulkstenis tur tālu. Tā saka, kad ir tā galereja vēl bijusi uz augšu, tur, kur tas caurums ir. Tātad šeit ir tā kā pēdējās rindas, bet vēl tur ir bijis vēl augstāk. Bet tas esot nogrūvis. Lūk, skats no pilsētu no augšas ieliņas. Skats atkal no cita rakursa. Veronas deja. No, saliamo. No, sono di lì. Allora. Так, смотрите, Верона, пеший тур. Сейчас посмотрим, какие здесь локации вообще в нем. Romeo un Džuljetas gulta ir pa to ieliņu uz priekšu. Kas par gultu, neviens nezina. Šī ir Svētā Nikolai katedrāle, kur mēs bijām. No ārpuses galīgi neizskatās pēc katoļu arhitektūras, bet no iekšā ir katoļu reliģija. Lietuviņš ir pārgājis pavisam, un mēs dodamies uz Džuljetas māju. Ielas stāvs piedzīts ar cilvēkiem centrā. Mēs vēl joprojām dodamies uz Romeo un Džuljetas stāsta varonas Džuljetas namu. Cik es pareizi saprotu. Kā vārās mūsdienās uz to visu. Un biļetes ir jāpērk Džuljetas namam. Nu, lūk, kur ir tas Džuljetas slavenais balkoniņš. Tāda nabadzīte viņa nav bijusi. Nemaz izskatās, ka tie ir bagāti. Viens pārīts parādās. Lūk, kur ir Romeo Džuljetas laukumiņš. Lai tiktu iekšā šī balkoniņai ir jāpērk biļete, bet mēs nolēmām iekšā neiet, jo cilvēku ir ļoti daudz un krāmēšanās liela. Mēs viņu apskatām no augšas. Šeit tā kā Džuljetas
statuja, cilvēku apkārt ir kā bies, un tie vīrieši, kas fotografēs, grib pie Džulietas pupa pieķert. Un šeit tas ir tā redzams ļoti labi. Meitenes to nedarīs. Vēl viens, nu labi. Itāļu vīrieši ir asinīm karstām. Tā runā, ka tā Džulieta vispār ir izdomāta. Un viņai ir bijis tikai 16 gadi, bet šeit, nu, tā skulptūra izskatās uz 30 gadu. Буквально 10 лет назад. Польская культура, да? Šādiem vārtiņiem mēs ienācām te tādas pils pagalmā. Sena pils. Польская культура, да? Šādiem vārtiņiem mēs ienācām te tādas pils pagalmā. Sena pils. Esam ienākuši kaut kādā tādā pilī ar izstādes ekspozīciju. Un atkal ir jākāpj uz augšu. Lūk, kāds paverās torņa galā. Ну что, достаточно красиво? Зато мы сверху видим теперь этот. Milzīgi tā pilsēta patiesībā ir. E poi vado un attimo a casa. Šo torni mēs uzzinājām, ka sauc Lamberti tornis. Lamberti, kuru varēja redzēt no augšas visu Veronu. Šis ir Madonnas laukums, un te ir šeptuna andele. Vesela jūra ar suvenīriem tiek pārdota. Un Madonna izpauda patiņu. Man vienmēr fascinē šie te lodziņi. Tas taču vispār ir kaut kāds 17. gadsimts, man liekas. Nenormāli vecs tas viss ir. Tas ir līdzīgi, nu, es nezinu, tā kā filmās rāda. Visi tie mazie slēģi. Šeit mēs atradām tādu vecu aku. Tā ir kāda sena aka bijusi. Tā konstrukcija ir tāda diezgan interesanta. Un atkal vecie balkoniņi un senas ieliņas un ciklanētieši. Un šeit atrodas pats Dante, piemineklis Dantem. Aizmugurē palika Dantes piemineklis, bet Roma par Veronu esot
10 reižu skaistāk. Tātad tālāk mums ir jābrauc uz Romu kādreiz maijā. Te ir kaut kas galīgi sens. Можно сбегать туда во дворик посмотреть. Все-таки одним глазом во дворик посмотреть, что там. Пойдем. Lūk, tas ir tas, kur mēs esam nonākuši. Buona giornata. Umnamavšana. Mangiare un panino, signora. Un mēs dodamies tālāk. Tālāk mēs tuvojamies Svētās Anastasijas baznīcai. Šeit ir ieejas biļetes, tāpēc mēs laikam neiesim, bet ir skaisti. Tur augšā esot Castello Visconti. Tā ir kāda pils skaista, un tad vēl tur ir kaut kāds klosteris, Svētā Pētera baznīca vai klosters. Tur vesels kompleks, visas tās pēc tādas. Atkal ir sācies lietas, bet mēs tik ejam tālāk. Tātad muzejs arheoloģiskais. Pēc būtības tas ir senās Romas teātris. Oho. Я в туалет надурила. Nu, te ir tāda vieta koncertiem pa vidu visām tām, tā teikt, vēsturiskajām lietām, bet tur grib vai negrib, lai redzētu, ir jārāpjas augšu. Atkal sēdvietas, tāpat kā teātrī. Būdam Itālijā, es gribu ātri izpildīt lietas laikā vienu dziesmiņu. Itāļu valodā maz gabaliņu. Sul mare lucia, vostro d'argente, placida l'onda, prosperio vente. Tālāk neatceros. Santa Lucia, Santa Lucia. Nu, tā. Būtu kauns vismaz kaut ko itāliski mācēt. Tā, nu, ja mēs esam tik augstu. Skaisti. Nu, te nu skats no paša Romas teātra augšas. Viņš arī arheoloģiskais muzejs.
Un kāpjot šādi ļoti augstu pa kāpnēm, mēs atnākam šādā jaukā vietā, skaistā. Nu, šis būs tas pats. Nē, šis varbūt arī nemaz nav pats augstākais punkts. Lūk, teātra vietas. Un atkal pavaras skats. Lūk, cik skaisti. Šeit ir senā romiešu mozaīka. Tāda tipiska tehnika. Viss, kas ir pāri palicis no tiem laikiem. Nu, te jau ir tāda arheoloģiskā daļa ar visu kaut ko. Ja būtu teātra struktūra, kā tas tur jābūt ir. Un tā tas atsot izskatījies sanāk tas viss. Kas te pa skulptūrām skaistām ir. Kas palicis pāri. Kaut kā gadu gaidā tiek pazaudēta visiem deguni. Deguns tas Jupīters cilvēku kartē. Ir atrasts mazas bronzas figūriņas, dažādas. Es uz dolo pieešu vienai klāt. Mēs esam restorāniņā, pasūtījām lazāniju. Te viss tā ļoti vienkārši. Потому что верхний тоже есть что посмотреть, не только... Naksnīgā Verona. Вот с той стороны давайте снимем. Seni vārdi. Šis ir Porta Borsari, jeb Borsari vārti. Ļoti, ļoti sēni redzams. Šie vārti esot 1. gadsimts, ļoti, ļoti seni. Ja paskatās viņu to sastāvu, tas nav ne ķieģeles, nekas cits, bet tāds gliemežu, es nezinu, no jūras gliemežiem, kā sauc to vielu, tāds rīts. Te ir 1. ērns, ko es nofilmēju saistībā ar šitiem ķirvi svētkiem. Tāda te daudz ir un pat baznīcās, bet
Man liekas, ka tas nav to vērts pievērst tam visam uzmanību. Ir daudz skaistākas lietas. Te mēs atradām vienu vēstures liecību. Tādu vairs neizmanto. Tas man liekas kā piemineklis. Tas vecs cietoksnis. Šis ir Castillo Veco, jeb vecais cietoksnis, kuram otrajā pusē ir upe. Milzīgs. Nu, mēs iekūlāmies pa milzīgiem vārtiem iekšā šī cietoksnī. Un redzēsim, kas šeit būs. Castillo Lamanico. Tālāk tas viss pārvēršās tiltā. Tiltā pāri upei. Aizmirst nosaukumu. Un lodziņa mums paveras skats atkal uz Veronu naksnīgo. Dažas mūsu meitenes uzrāpušās augšā ir. Tās vingrākās un sportiskākās. Nu, te cietokšņi pa kājai. Izskatās, ka te varētu būt dzīvojuši cilvēki. Nu, tā bija Filharmonijas akadēmija. Tur notiek koncerti.